Labdien, mīļie klausītāji! Mēs atkal tiekamies raidījumā Praktiski vesels, kas top sadarbībā ar Centrālo laboratoriju, Veselības centru apvienību un Mēneses aptieku. Šajā raidījuma sērijā mēs kā allaži runājam par to, kas ir labs mūsu veselībai, ko noteikti vajadzētu zināt, un par lietām, arī par ko mēs nelabprāt runājam. Un šodien mūsu raidījuma centrālā tēma ir sieviete un sievietes veselība. Pat esmu ginekoloģe, dzemdību speciāliste Karlīne Elksne, un šodien ne tikai par ginekoloģisko veselību, bet par sievietes veselību kopumā sarunāšos ar internisti Ingu Orleānu, kas ir arī Veselības centru apvienības klīnikas Aura dienas stacionāra vadītāja. Sveika, Inga! Sveika, Karlīne! Tātad sievietes veselība ir, manuprāt, šī aktualitāte tēmai aizvien vairāk aug, jo skatoties statistiku, mēs redzam šo milzīgo nevienlīdzību starp vīriešu skaitu Latvijā un sieviešu skaitu, un tas, ka ar gadiem šī atšķirība aizvien vairāk palielinās, un sievietes arī dzīvo par 10 gadiem ilgāk. Vai ne? Es pareizi stāstu? Jā, statistika tāda ir. Sievietēm vidēji Latvijā tie ir apmēram 10 gadi ilga dzīve. Eiropā tā ir vēl ilgāka atšķirība, bet sievietēm ir raksturīgs, kad pēc statistiski viņas vismaz līdz šim ir dzīvojušas ilgāk. Bet tad ir otrs šis statistiskais rādītājs, proti veselīgi nodzīvoto dzīves gadu skaits. Mēs jau iepriekšējos raidījumos esam par to runājuši, ka tātad viens ir tas mērījums, cik cilvēks kopumā ilgu mūžu nodzīvo, bet pavisam cits stāsts ir par to, ka, lai šie nodzīvotie gadi būtu arī enerģijas, prieka un dzīves spēra pilni. Tā ir ļoti liela problēma īstenībā, jo parasti tas neiet roku rokā, tā dzīves kvalitāte un ilgdzīve. Ja? Protams, ja mēs arī ņemam statistiski, tad mēs vienmēr priecājamies par cilvēkiem, kuriem ir 85 un plus, bet ja mēs ņemam to fizisko stāvokli un dzīves kvalitāti, tad šiem cilvēkiem, teiksim, ir ļoti liela disonance starp to. Ja? Tam gan es piekrītu. Bet, ja runā par sievietes veselību kopumā un šo statistiku, es pieļauju, ka teiksim, tuvākajā nākotnē tā statistika varētu diezgan krasi mainīties un nebūtu tik ļoti liela starpība, ka mēs runājam par to, ka sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši. Tā, lūdzu šeit komentāru. Kā tas var notikt? Tas izklausās ļoti revolucionāri. Nē, tas nekas nav revolucionārs. Lieta ir tāda, ka līdz šim tas, kas noteica to, ka vīrieši mazāk dzīvoja, pa lielākai daļai bija ļoti stipri lielāks traumatisms un dzīves, vai vispār bojā eja, vai dzīves kvalitātes samazināšanās ar sekām, kas pēc tam saīsina dzīvi ilgi. Tas bija raksturīgs tieši vīriešiem, kas, manuprāt, šobrīd ir tā kā mazinājies vispār, ja mēs vispār ņemam to statistiku kopumā. Un otrkārt, kad tas gan būs mans tās tā kā vairāk subjektīvs secinājums, ja, bet sievietēm raksturīgs tas, kad viņas pašas sev ārkārtīgi palielina slodzi. Viņas palielina slodzi, bieži vien nesaprotot, kad kad vispār cilvēka slodzei ir kaut kādas robežas. Ja. Šeit es ar to tā kā mēģinu saprast un izprast, kur tas ir radies, bet, manuprāt, mums ir kaut kādi sabiedrības uzlikti tādi mērķi un kaut kādi stereotipi, pēc kuriem mēs vadamies un kur mēs gribam sasniegt un viņos iederētos iekšā, bet viņi bieži vien rada, viņi paši, teiksim, sasniedzot šos mērķus, mēs viņus sasniedzam kopā komplektā ar kaut kādām tādām vai citām veselības problēmām. Un sievietēm tas ir jo īpaši raksturīgs. Labi, bet tagad ir, cik es jūtu mediju vidē, pilnīgi tāda pretēja tendence parādās šo saukļu lietu sevi pirmajā vietā. Vispirms parūpējies par sevi. Jā, bet ja mēs runājam, pieņemsim par manām pacientēm, ar kurām es visbiežāk, un es bieži vien debatēju ar savām kolēģiem, kā ir viņām, un viņām arī ir bieži vien tās pašas problēmas, tad
tā lielākā problēma ir tāda, ka sieviete, viņa liek sev pirmajā vietā, bet pēc šī brīža stereotipiem sievietei vajadzētu būt, kad viņai ir sava karjera, kas ir veiksmīga karjera, ka viņai ir ģimene, ka viņai ir bērni, ka viņai ir hobiji, ka viņai ir papildus izglītības un papildus intereses un vispārējais, bet uzliekot šādu te slodzi, beigās sanāk tā, ka tev tās 24 stundas nemaz nepietiek visa tā realizācijai, ko tu esi iecerējusi. Un tad, kad tu vēl arī apzinies to, ka tev kaut kas nesanāk no tā, ko tu ļoti pārmērīgi gribi sasniegt, tu sāc pati sevi šaustrīt ar to, ka es neesmu pilnvērtīgi, teiksim, es neesmu tik laba, vai es neesmu vēl pilnīgi nedaru visu to, lai es tomēr sasniegtu. Ja? Un tad, kad pie manis atnāk šie jaunie cilvēki, parasti tie ir 30, 40 gadu veci cilvēki, un kuri man stāsta, tas ir arī raksturīgs arī vīriešiem, bet runājot par sievietēm, tur ir arī blakus faktori, kad parasti tas ir saistīts ar plānotu grūtniecību vai pēc grūtniecības periodiem un vispārējo arī grūtniecību, kur grūtniecības laikā parādās kaut kādas vēl agrāk nebijušas veselības problēmas. Un tad, kāpēc man tā ir? Jo grūtniecība pat par sevi ir vēl viena papildus slodze organismam, ja? Tā, ja mēs tā runājam. Un šeit, tad, kad mēs izvērtējam visu un visu par to, tad visam ir laiks izņemot atpūtai. Un tad ir vēl viena lieta, kad mēs bieži vien neņemam vērā pavisam vienkārši lietu, kad mēs jau ģenētiski visi esam ļoti atšķirīgi. Un mūsu ģenētiski determinētās iespējas visiem nav vienādas. To, ko viens var, nebūtu nenozīmē, ka visi var, ja? Es visu laiku saku, kāpēc man atnāk un saka, man kaut kas nav kārtībā ar veselību, es tā trenējos, bet es nevaru noskriet to maratonu. Ja? Tev varbūt nemaz nav ģenētiski paredzēts tik liels fiziskās slodzes, lai tu varētu noskriet to maratonu. To jau nevar viss izdarīt. Tāpēc šī disonance starp to, ko mēs gribam, ko mēs darām un uz ko mēs ejam, bet ko mēs reāli varam un kā mēs šos visus procesus saregulējam, ir tas, kas bieži vien darbojās kā triggers tam, ka parādās kaut kāds agrīni, parādās veselības problēmas. Vai tu varētu varbūt klausītājiem tā sīkāk noraksturot, kā tieši šī pārslodze mūsu ikdienā noved pie veselības traucējumiem? Kādi ir šie mehānismi? Ja mēs ņemam tīri fizioloģiskās funkcijas, mums ir šūnu atjaunošanās procesi. Un šūnu atjaunošanās procesi, mēs zinām, ka tur ir noteikts ķīmiskas reakcijas, un, kas notiek mitohondrijos, lai mums katra šūna varētu atražot to enerģiju, kas uzturēs viņu kaut kādu laika posmu. Lai kā tur nebūtu, lielākā daļa mūsu šūnu prasa ļoti ilgstošu laiku. Nevelti visās austrumu filozofijās ir, kad diena ir jāsadala uz pusēm, un viena diena ir tas aktīvais periods, kad mēs darbojamies, un otra dienas puse ir tas, kad mēs atpūšamies. Ja? Bet ja es pajautāšu jebkuram šī brīža aktīvam jaunam cilvēkam, kā ir jūsu saplānota diena, es domāju, ka lielākā daļa teiks, ka tā gluži nav. Kad tas, uz kā mēs mēģinam ietaupīt un iegūt papildus laiku, ir patiešām tas atpūtas laiks un miegs. Ja? Jo arī bieži vien, kad atnāk cilvēki un sievieti jauni atnāk un stāsta, jo ir vēl viena lieta, kad visbiežākā tā saslimšana, ar ko es saskaros šobrīd Latvijā, sievietēm, man jāsaka, laikam arī vīriešiem, bet tā ir arteriālā hipertenzija. Ja? Paaugstināts asinsspiediens. Un tie ir arī sirds ritma traucējumi. Vai viņi ir pavadoši, viņi ir atsevišķi, bet, vārds sakot, tā ir kardiovaskulārā sistēma. Un runājot par kardiovaskulāro sistēmu, tad tā ir arī viens no biežākajiem nāves iemesliem, kas ir Latvijā un Eiropā arī. Ja? Šeit tas spiediens, ja mēs vispār runājam par spiediena etioloģiju, kāpēc viņš ceļās, tad tā primāra arteriālā hipertenzija, jeb asinsspiediena paaugstināšanās bez primāras saslimšanas, kura paaugstinātais asinsspiediens ir tā kā šīs saslimšanas papildus blakne, ir samērā reti. Bet tie triggeri, kas var paaugstināt spiedienu, ir ļoti daudz. Un, piemēram?
centrālā nervu sistēma. Tas ir tas, par ko es tagad runāju, par pārslodzēm un stresiem. Jā. Šeit ir, tas nenozīmē, ka stress ir kaut kāda viena, teiksim, cilvēkam ir notikusi nelaime, kur viņš ir un viņš par viņu ļoti pārdzīvo, un viņš triggerē, un viņš iet tur, tas, kas būtu visbiežākais tur sēru periods un vispārējais, tas kā reiz nedarbojās, bet tas stress, tas ir šis te ikdienas paaugstinātais prasību līmenis, kas visu laiku no tevis prasa papildus enerģiju. Tātad sliktāk ir nevis krīze, nevis, teiksim, lieli pārdzīvojumi, bet tieši šis te hroniskais ikdienas stress katru dienu. Viennozīmīgi, jā. Jo vienam notikumam mēs izejam fizioloģiski cauri, mēs viņu pieņemam, mēs viņu pārdzīvojam, un mēs viņu atlaižam psiholoģiski. Ja? Bet, ja tu katru dienu ej ar pārslodzēm, un tu esi pārgurs, un tu pamazām izdedzi, un no šī brīža tas vēl viens jaunais sindroms, izdegšanas sindroms, ir tas, ka tu visu laiku, ilgstošā laika periodā, visu laiku ej pāri savām, teiksim, iespējām, visu laiku tērējot savus rezerves līdz tam brīdim, kamēr tu esi iztērējis tās rezerves. Tātad tu minēji ikdienas stresu, hronisku stresu, pārslodzi. Kādas vēl būtu tās biežākās kļūdas, kuras izdara sievietes Latvijā, kaitējot savai veselībai? Vai tu vari nosaukt vēl tādu top 5? Jo par vīriešiem man šķiet vienkārši. Pārsvarā mēs runājam tātad šo riska uzvedību, alkohola lietošanu, smēķēšanu, neveselīgu dzīvesveidu, plus vēl tādus nelabus, varbūt, psihoemocionālus ieradumus. Kā ar sievietēm? Ar sievietēm man jāsaka, ka tas, ko es tagad manu, tas ir atkal pieņemsim kaut kādu noteiktu medikamentu lietošanu vai kaut kādu diētu lietošanu, piekopšanu vai kaut kāda konkrēta dzīvesveida, kas ir pārslodze. Pieņemsim, sievieti visu laiku mēģina noturēties svarā. Man tagad ir tāda viena paciente, kurā ir 46 kg, viņai ir 26 gadi, un viņa konkrēti pārdzīvo par to, lai viņa nepieņemās svarā. Ja? Bet 46 kg priekš 26 gadus vecas sievietes, ja viņa plāno grūtniecību vispārējo, tas ir, un kas visu laiku grib arī liels fiziskās slodzes, viņi gatavojās maratonam un grib skriet maratonu, ja? Tad šeit tās organisma rezerves nemaz nav tik liels, tu nemaz to nevar darīt. Bet kāds ir tas iemesls, kāpēc viņa ir vērsusies pie tevis? Viņai ir nespēks pie fiziskām slodzēm, viņa nevar tās fiziskās slodzes veikt, un fiziskās slodzes iet ar ļoti izteiktu tahikardiju. Tahikardija, kas frekvence jau ir paliek bīstama. Ja? Un šajā gadījumā viņas tās lielākā problēma ir tāda, ka viņa tajos savos treniņos dedzina daudz vairāk kaloriju, nekā viņa ikdienā uzņem. Ja? Principā. Un šeit tās bailes no tā, ka viņa to nedarīs, bet tas ir arī, mēs atkal atgriežamies pie tām pārslodzēm, ja? Jo sievietēm ir, man jāsaka tomēr tā kaut kāds tāds, es to saucu par mātes Terēzes sindromu, ja? Kad sievietes mēdz sev nodarīt pāri, varbūt pat citreiz tie ir bērni, citreiz tie ir vecāki, citreiz tā ir ģimene, bet viņi ir tā, kas tomēr mēģinās parūpēties par kādu pirmām kārtām un tikai pēc tam par sevi. Ja? Tādā ziņā. Es negribu, tu minēji to sabiedrības to saukli par to, ka lietas tev pirmā vietā, vai tā tiešām vajadzētu būt, ja tev ir aprūpējami maz bērni, vai tu lietas sev pirmā, vai tomēr tev ir bērni, kas par sevi nevar pastāvēt pirmā vietā. Ja. Tas ir atkal cits saruna, bet ar sievietēm ir bieži vien, ka viņas rūpējās par bērniem, par vīriem, par saviem vecākiem, bet pati viņa atnāk uz tām pārbaudēm, analīzēm daudz par vēlu nekā vajadzētu. Bet, Inga, man šķiet, tas jau ir labi, ka atnāk uz šīm pārbaudēm, jo, ja man pajautātu šo jautājumu par 5 izplatītākajām kļūdām, es teiktu, ka tā drīzāk ir tāda neatnākšana pie ārsta un tāda laika vilkšana, ignorējot pat savas daudzas problēmas. Es domāju, man tikko tagad pāris dienas atpakaļ bija pacienta arī, kura gan ir atnākusi pie manis uz to konsultāciju, bet kurai tai konsultācijā ir arī
tas sausais atlikums ir gaužām mazs, jo es sapratu, ka viņai ir savas veselības stāvokļa noliegums. Viņa absolūti noliedz to, ka viņai principā ir problēmas ar veselību. Un viņa psiholoģiski to nevar pieņemt. Viņa nekādā veidā to nevar pieņemt. Viņa grib būt jauna. Viņa arī ir samērā jauna sieviete. Tur bija 40 plus gadi. Ja? Bet viņai ir onkoloģiska saslimšana. Viņa jau ir radikāli ārstējusi to onkoloģisko saslimšanu, bet tā onkoloģiskā saslimšana nav pirmajā stadijā nokonstatēta. Bet tagad viņai ir problēmas vēl, teiksim, apzināties to, ka viņai ir bijusi tā saslimšana, bet arī ar tām komplikācijām viņa netiek galā. Ja? Un viņa visu laiku viņa ar mani, principā viņa visu to konsultācijas laiku, viņa tirgojās ar mani par to, vai man ir jādzer vai nav jādzer medikamenti. Ja? Mums tāds, es viņai visu laiku mēģinu pārliecināt, ka ir tā kā ir tas stāvoklis. Viņa nekad vairs nebūs tajā punktā, kad viņa bija vesela un kad viņai nebija tās onkoloģijas, kad nevajadzēja veikt šo operāciju un vispārējo. Ja? Kad tagad jau mēs esam ar sakām pēc tās operācijas. Bet cilvēks psiholoģiski to nepieņem. Un viņa aizgāja skaidri pasakot, ka viņa nav vēl gatava lietot patstāvīgi medikamentus. Jā. Laika jautājums varbūt palīdzēs, varbūt arī nē. Man ir grūti, jo es bieži vien saskaros ar to, ka cilvēki, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem, tur, teiksim, mūsu vecākiem, ja tur 70 plus, un tur man ir diezgan savs tāds, teiksim, nostāja uz to, kad, manuprāt, problēma ir izglītībā un process vispār pieņemšanā un saprašanā, jo, pat to, tas, kas tagad ir populāri, tā menopauza, klimakteriskais periods, ja, un par to runā, un vai tā ir problēma, vai tā nav problēma, saprot, to jau nevar uzskatīt par problēmu, jo tā ir normāla fizioloģija. Visiem 100% cilvēkiem ir šie te fizioloģiskie procesi. Tev vienkārši viņi ir jāizprot un jāsaprot, ka tu, teiksim, dzīvo un tu nonāc tajā periodā, kad tu viņu esi sasniedzis. Tavs organisms mainās, viņš tagad darbojās savādāk, un tev ar to ir jārēķinās. Tu nevari sevi 65 gados, teiksim, pozicionēt kā 35-gadīgu un teikt, es jūtos uz 35 un es varu kā 35, ja, jo reāli jau tomēr mūsu tā iekšējā vide ir izmainījusies, hormonālā vide ir izmainījusies un mūsu spējas arī ir izmainījušās. Tāpēc man ļoti patīk, ka, teiksim, tie cilvēki, ar kuriem es esmu saskārusies, kuriem ir ļoti laba saprašana tajos visos procesos, jo ar viņiem ir ļoti viegli runāt. Tu viņiem paskaidro to situāciju, viņi izprot, viņi saprot, kad ir tas brīdis un kad ir jālieto tie medikamenti, un tu nekad vairs neatgriezīsies tajos 3-5 gados. Ja? Jo man ar savu vecomāmu arī bija, kad es iestājos augstskolā, tad man vecā mamma, ka es viņai pateicu, es iestājos un teicu, mācīšos par ārstu. Viņa teica, vai cik labi, beidzot, tu man izārstēsi tā, lai es būtu vesela. Ja? Viņai uz to laiku bija tuvu 80 gadiem, un pēc tam jau es sapratu, ka tas uzskats, ka tu man izārstēsi un es kļūšu jauns, tas tajā sabiedrībā mums valda. Ja? Jo bieži vien tādu saslimšanu, kur zāles, piemēram, internējā praksē, ja, internista praksē, tādu saslimšanu, kur tad izdzer kursu un tev pāriet, ir ļoti maz, un to situāciju, ka var to problēmu atrisināt, un viņas nav vairāk, arī ļoti maz. Biežāk ir tā, kad ir šīs saslimšanas, un tu mēģini šo procesu nevis apturēt, bet tā kā iemidzināt, dabūt to remisijas fāzi, bet tu visu laiku uztraucies par to, ka lai nav atkal aktīvs šis process, vai arī tu mēģini to procesu palēnināt, ka tu nemaz nevari vairs, tev nav dots tās iespējas šo procesu apturēt vai nolikvidēt vispār. Jā, tu sāk runāt par šo moderno menopauzes lietu un tendenci arī sociālajos tīklos un publiskajā telpā, bet kā tev pašai šķiet, vai nav mazliet pārspīlēts, ka mēs tik daudz ko, lieku pēdiņās norakstām uz hormoniem? Viņai gribās saldumus, tie jau hormoni. Viņa dusmīga, tie jau hormoni.
Zini, kā man kā ārstam jāsaka, mēs jau kā organismi esam ķīmiskā vide, ja? Principā viss, kas ar mums notiek, tā ir tīrā ķīmija, ja tā mēs ņemam. Un, protams, ka tajos ķīmiskajos procesos ļoti liela nozīme ir tiem hormoniem, bet tas, kas man liekas, kad mēs atkal uzliekam starp to, kas ir normālā fizioloģija un starp to, kā viņi izpaužās, kā mēs gribētu, lai viņi izpaužās, ja? Ka tas tā gluži nedarbojās. Ja? Un te teikt, ka tie hormoni ir pie vainas, drīzāk nē, drīzāk varbūt vairāk ir pie vainas tā vide, kurā mēs atrodamies un tas stāvoklis, kāda mēs tajā vidē atrodamies. Jā, perimenopauze un menopauze neapšaubām ir fizioloģisks process, bet no otras puses, ne jau visi fizioloģiskie procesi vienmēr norit tāds pozitīvs nots un man šķiet, ka labāk tomēr ir lietot medikamentus, ja mēs šo menopauzes pāreju izjūtam ļoti, ļoti sāpīgi. Tas ir līdzīgi kā grūtniecībai. Slikta duša grūtniecībā tas ir lielākai daļai grūtnieču, un tieši tāpēc šobrīd ir radīts medikaments, kur var lietot pret sliktu dušu, un tas nav nekāds pārmetums šo medikamentu lietot. Līdzīgi jau arī menopauzē un perimenopauzē. Ja mēs varam šo dzīves stāvokli uzlabot, un ja šis process sagādā mums ciešanas, tad ir iespējams lietot medikamentus. Es domāju, ka noteikti. Es vienmēr tagad šobrīd ar saviem pacientiem, kad runāju, es saku, ko tad mēs gribam iegūt ar vispār terapijas procesu. Mēs gribam iegūt maksimāli labu dzīves kvalitāti tieši pacientam. Tādā ziņā, ja. Mēs gribam viņam pietuvināt maksimāli, lai viņš var veikt to, ko viņš gribētu veikt. Un ja viņam ir kaut kādi procesi, kas kavē, tad mēs mēģinam ar šiem medikamentiem tos nolikvidēt, lai viņš to varētu darīt. Ja. Tāpat, ja tu gribi darboties aktīvi un aktīvi piedalīties un nemainīt savu dzīvesveidu un vispārējo, tad un zināt, kad nākotnē tev varbūt nebūs tik ļoti liela ietekme uz tavu veselību, tad tu šobrīd lieto medikamentus, lai to procesu aizkavētu, lai viņš nemaz nenovest pie kaut kādām izmaiņām. Šoreiz es runāju par šo paaugstināto asinsspiedienu. Ja? Jo ar to paaugstināto asinsspiedienu es jau minēju, ka viņš visbiežākā saslimšana, kas ir, un viss, bet tad, kad viņi sākās, tad ir viena problēma tāda, kad parasti viņi sākās nevis uzreiz, ka viņi ir paaugstināts un stabili paaugstināts. Un sieviete to jūt? Jā, bet viņa sāk just, ka viņai ir periodi, kad ir stipras galvas sāpes un iespējams ar pavadošiem ritmu traucējumiem, un tās galvas sāpes varbūt ar vemšanu un ar redzes traucējumiem un ar nespēkiem un tādā, teiksim, arī ar kaut kādiem diskomfortiem krūtīs, kas tajā brīdī ļoti maina viņas dzīves kvalitāti, bet tie procesi nav patstāvīgi. Nevis, ja pareizāk sakot, tās sajūtas nav patstāvīgas, un tad viņi saka, ka viņi nav gatavi lietot to medikamentu, un tad jau viss ir atkarīgs no tā, cik bieži, cik daudz, un kāds tad izvēršās tas vidējais diennakts spiediens. Bet vai tiešām vienmēr vajag lietot šo medikamentu? Varbūt dažkārt ir šīs dzīvesveida izmaiņas, kas var dot pozitīvu rezultātu? Protams, var tā, bet te ir atkal, tad, kad atnāk pie manas sieviete un saka, man ir ļoti liela slodze, man ir šausmīgi darbs, ko es ļoti mīlu, un viņš man ļoti patīk, un es negribu viņu atstāt, un man ir bērni, un es ar bērniem arī, un es gribu vēl tur to, bet patiešām es piekūstu ir pārgurstu, un man ir bieži kaut kādas tur tās stresa situācijas darbā un mājās un vispārējais, bet es neesmu gatava, bet pareizāk sakot, es negribu neko mainīt no tā visa, ja? Es gribu palikt tajā savā vidē un darboties tur, kur es esmu, bet es reaģēju ar to, ka man ir šis paaugstinātais asinsspiediens. Tulkojums, es gribu brīnumu tabletīti. Negribu neko mainīt savā dzīvē, gribu brīnumu tableti. Jā, bet ne brīnumu, bet antihipertenzīvo līdzekli. Ja? Jo redz, kas palieto, ir jau arī tādi cilvēki, kas to spiedienu nejūt. Ir sievietes, kas atnāk, tas ir bēdīgāks stāsts, kad viņas atnāk un saka, man ir tur parādījušās kaut kāds aizdus pie fiziskās slodzes vai vēl kaut kas.
un mēs meklējam tās iemeslu, mēs atrodam, kad ir izmaiņas sirds anatomijā, un tad izrādās, ka viņai ir paaugstināts asinsspiediens. Viņa to nav kontrolējusi, viņa to nezina, cik viņai sen tas nav zināms, visdrīzākais, ka ļoti sen, jo paaugstināts asinsspiediens ilgtermiņā, viņam ir vēlīnās komplikācijas, un šīs vēlīnās komplikācijas ir saistītas visbiežāk ar tiem mērķorgānu bojājumiem. Tā ir sirds, acis, smadzenes un nieres. Un, lai cik tas nebūtu bēdīgi, šīs izmaiņas ir neatgriezeniskas. Tad, kad ja tu esi atnācis ar šīm izmaiņām, tad vairs tu nevari neko izdarīt, lai šo izmaiņu vairs nebūtu. Bet, ja tu atnāc ļoti saulaicīgi, kad tev ir paaugstināts asinsspiediens, iespējams, varbūt, ka tu ļoti apmierinoši arī jūties pie tā asinsspiediena paaugstinātā. Bet, ja tu sāc lietot medikamentus, tad tev vienkārši neattīstās šīs vēlīnās komplikācijas. Ginekoloģija ir dzemdas kakla vēža skrīnings, ir krūšu veselības skrīnings, proti mamogrāfija. Kāds būtu tas tavs īsais kurs, ko mēs varam izdarīt jau profilaktiski, lai nebūtu šī situācija, ka mēs atnākam ar ilgstoši jau esošu paaugstinātu asinsspiedienu un ar mērķa orgānu bojājumu? Tu pareizi jau teici, man liekas, jāsāk ar to, ka vispār ir jāiet pie ārsta, vai ne? Vismaz tev ir jāaiziet vienreiz gadā pie ārsta. Un to, ko vajadzētu, manuprāt, katru gadu vajadzētu iziet to minimumu, kas attiecās uz pašu bāzes standartu. Lūdzu, konkrēti, kas ir šajā bāzes standartā? Es domāju, dāmas var mājās pierakstīt. Jā, to, ko es domāju, ka tās ir noteikti analīzes, asins analīzes. Mēs varētu runāt par to, ka katram vecumam viņām vajadzētu būt dažādām. Jā? Protams, mēs taču nevaram aiziet un visu centrālās laboratorijas paneli no visām pusēm pārbaudīt. Jā, šeit ir atkal tas, ka atbilstoši katram vecumam ir savu tie riska faktori, kādas saslimšanas tad tagad draud vairāk, un tad arī varbūt, ka tās analīzes varētu būt ne katru gadu vienas un tās pašas, bet katru gadu noteikts atbilstoši tavam vecumam. Jā? Protams, pilna asins aina, lai mēs redzam to minimumu, kas ir saistīts ar hemoglobīniem un visu pārējo to tā kā vajadzētu, un standarta bioķīmija arī, bet tas, kas nāk klāt ar onkomarķieriem vai pastiprināt vēl ar kaut kādiem varbūt hormonālām analīzēm vai vēl kaut ko atbilstošu vecumam, to gan vajadzētu. Pēc tam, ja mēs runājam par standartu, tad no internista viedokļa katru gadu vajadzētu uztaisīt vismaz elektrokardiogrammu. No cik gadu vecuma? Tas arī ir ļoti liels tāds, jo es uzskatu, ka kardiogramma, ka principā vispār tas, uz ko es visu laiku, ko es tā kā proponēju un runāju un daru, kad mums nevajadzētu panākt to, ka mēs ārstējam saslimšanu. Mums vajadzētu iet uz to kā sabiedrībai, lai mēs varētu maksimāli ātri diagnosticēt patoloģisku procesu un mēģināt maksimāli ātri uz viņu iedarboties, lai viņš neradītu nekādas izmaiņas. Inga, mums ir ļoti tālu vēl no šī, jo mums ginekoloģijā ir ļoti aktuāls jautājums par dzemdas kakla vēža skrīningiem, un joprojām atsaucība ne tuvu nesasniedz pat tos minimuma 70%, kas būtu vajadzīgi, lai tas kaut kā globāli valsts līmenī ietekmētu saslimšanas biežumu. Es pilnīgi tev piekrītu, bet... Un tā ir analīze, uz kuru tev atsūta speciāli uzaicinājumu. Var teikt, tā kā aiz rociņas pieved pie tam bez maksas. Jā, bet mēs atkal atgriežamies pie tā, cik tad mums tā sabiedrība ir izglītota un cik mēs vispār saprotam, kas ir mana veselība un kā mana labsajūta atkarīga no manas veselības un kā manas spējas ir atkarīgs no manas veselības. Man jāpiekrīt, mums bija viena diskusija tāda, kurā piedalījās profesors Ērglis. Viņš toreiz teica, ka īstenībā jau jāsāk no tās mazotnes, no skolas. Un man ir bijuši tādi, ka es esmu saskārusies ar cilvēkiem. Tā bija viens konkrēts gadījums, jo mans pacients bija Zviedru pilsonis, tā bija sagadījies. Un man bija komunikācija ar viņa ģimeni, ar viņa bērniem un ar viņa sievu. Ja? Un man bija vispār neizsakāms izbrīna par to, ka viņi ļoti perfekti pārzina visus procesus un visu, teiksim, es viņiem mēģināju skaidrot kaut ko tādu, ko viņi ļoti, ļoti labi izprata.
principā, un es atļāvos viņiem pajautāt, vai viņi ir mediķi, jo parasti tik dziļas zināšanas tajos procesos mūsu sabiedrībā ir mediķiem. Viņi teica, ka nē. Un tad es pajautāju, no kurienes viņiem ir tik ļoti liela saprašana par visiem tiem procesiem. Viņi saka, kā, bet mums to runā veselības mācībā no 1. klases. Un izrādās, ka viņiem ir šī veselības mācība visu skolas laiku, un viņi beidzot vidusskolu, viņiem ir ļoti dziļas zināšanas daudzos procesos, un viņi neuzdod tāds jautājums, un viņiem nav jāskaidro tāds, ar ko mēs nodarbojamies. Ja viņiem jau ir varbūt pavisam, viņi jau ir pakāpe augstāk par mums noteikti. Okay. Es ceru, mēs arī tur tiksim. Es domāju, mums uz turieni ir jāiet noteikti. Bet, atgriežoties pie EKG, tad no cik gadiem? Es domāju, ka no EKG ir jātaisa bērnībā. Patreiz mums ir bijušas tās debats par to, ka EKG ir... Kad mēs viņu taisam, vai mēs dzemdību namā pirmo taisam, ja, vai mēs taisam zīdaiņu vecumā, vai mēs taisam. Bet es domāju, ka, ja ņem vērā, ka elektrokardiogramma mainīga ir bērniem, ja, tad es domāju, ka mums vajadzētu vairāk jau sākt arī pediatriskā vecumā viņus pierakstīt. Un tad, kad tas bērns vairāk vai mazāk pielīdzinās pēc parametriem pieaugušiem, tie ir 10, 12 gadi. Tad tas būtu tas, no kura mēs sākam to atskaites punktu, lai mēs varam izvērtēt. Pieaugušajiem runājot, saprot, tas skrīnings pats elementārākais. Kardiogramma jau nosaka ritmu, viņa apliecina to, ka ir absolūti normāls ritms bez izmaiņām. Bieži vien mēs sākam manīt... Piemēram, savā praksē, ko es saviem pacientiem vienmēr saku, kad viena lieta ir tā, ka tu atnāc un uztaisi izmeklējumu. Tu uztaisi to izmeklējumu, un tu redzi, ka viņš ir normas parametros. Viņš ir tajā diapazonā, kur ir norma. Tu atnāc, pieņemsim, pēc kaut kāda laika, un tu uztaisi atkal to izmeklējumu. Viņš arī ir normas parametros. Bet, ja mēs liekam tos izmeklējumus 1, 2, 3, tad mēs sākam redzēt to tendenci, uz kuru pusi tad kas sāk mainīties. Un mēs varam to brīdi, teiksim, noķert vēl pirms ir kaut kādas lielas izmaiņas, kamēr tas cilvēks atrodas tajā normas diapazonā, bet mēs varam redzēt, tā sāk attīstīties kreisā kambara hipertrofija. Tā, kāpēc viņam tā tas ir? Ja? Vai tas ir liekais svars, vai tā ir arteriālā hipertenzija, vai kas tas ir pa procesu, kurš rada šo te hipertrofijas tendenci. Ja? Un šeit, ja mēs sākam pievērst uzmanību un redzam, ka tam cilvēkam paralēli tam, kad ir izmainījusies tie ehokardiogrammas parametri, mainās arī spiediens, tad mēs uzreiz saprotam, ka šī robeža hipertenzija, ko mēs esam uzskatījuši kā robeža hipertenzija, ka viņa tomēr rada mērķa orgānu bojājumu un ka viņa ir jāārstē. Saproti? Un šeit tomēr pieaugušam cilvēkam... Par to, jā, par elektrokardiogrammu, vispār par elektrokardiogrammu kā tādu, es, protams, ka var debatēt, cik tad bieži un kas, bet man liekas, ka tas ir tik šausmīgs skrīninga izmeklējums, kurš viņš absolūti ir nekaitīgs un viņš tomēr nav arī ļoti dārgs, kad to vienreiz gadā, vai vajag varbūt. Te ir jautājums, cik tad bieži vispār jāiet pie ārsta? Manuprāt, tas būtu vienreiz gadā, tev būtu jāatnāk, jāizrunā. Pie ģimenes ārsta. Jā, pie ģimenes ārsta, kur tu izrunā, uztais šīs te pamata lietas. Protams, tādu ehokardiogrāfiju katru gadu noteikti nevajag taisīt, ultrasonogrāfiju vēderam dobumam arī nevajag taisīt, un vairogu dziedzernu droši vien arī ne, bet arī šiem izmeklējumiem ir jābūt noteikti, varbūt, vienreiz 5 gados vai, teiksim, pie vislabvēlīgākā scenārija vienreiz 3 gados, bet tas ir atkal atbilstoši vecumam, ja, jo tad, kad pieaug risks uz kaut kādām saslimšanām, tad ir jāpaliek biežākam, ja. Ja tas ir cilvēks galīgi jauns un, teiksim, tas, kurš vēl ir tādā pārejas procesā no 18 līdz 25, varbūt, ka tur tik bieži arī nevajag. Tādā ziņā, bet tas ir individuāli. Tas ir individuāli attiecībā, kāds tad viņam ir tas fons, kāda viņam ir anamnēze un kāda viņam ir ģenētika. Tātad, principā, ja es jūtos labi, tad pieaugušai sievietei tas reizi gadā būtu
ģimenes ārsta Jā. apmeklējums ar analīžu paneli, Jā. kurā ir iekļauti gan pilna asinsaina, gan zelta rezerves. Starp citu, kad sāk taisīt holesterīnus, triglicerīdus, no kāda vecuma? Ja mums nav sūdzību, normāli šis ģimenes stāsts. Tiek uzskatīts, ka pēc 30 gadiem noteikti vajadzētu taisīt. Un reiz gadā. Un reiz gadā, jā. Man ir pacienti, kuriem ir 20 plus, 25 gadīga, kuriem ir taisīta, bet man jāsaka, tur pa lielākai daļai bija advancēta ģimenes ārsti, kas zināja, ka problēmas jau ir vecākiem ģimenē ar šo aterosklerozi, un ka ir agrīnas šīs te problēmas bijušas, un bērniem nokontrolējot ir nokonstatēta, kad ir šie te paaugstinātie. Citreiz iet runa par šīm ģimenes hiperholesterinēmijām, jā, vai vispār tendencēm uz agrīnām aterosklerotiskiem procesiem. Bet šeit es domāju, ka šo te analīžu tajā labākajā scenārijā tas ir individuāli pieeja atkarībā no ģimenes anamnēzes. Jā, tātad, ja ģimenes anamnēzē ir jau bijuši vecākiem sirds asinsvadu sistēmas traucējumi, tad ir biežāk jātaisa un agrīni jātaisa, ātrāk nekā tie 30 gadi, varētu jau 25 gados pirmoreiz pārbaudīt savus holesterīnus, lai pārliecinātos, ka viņi ir normas robežās. Ja tu sāc redzēt, kad ir izmaiņas šajās te holesterīnos, tad tev jāsāk jau primāri šo te procesu regulēt, varbūt ne uzreiz un noteikti ne uzreiz ar medikamentiem, bet tev ir jāpievērš uzmanība, jo runājot par tiem holesterīniem, redz, tas ir par tiem procesiem runājot. Holesterīnu mēs nekādā veidā nejūtam, un mēs nekādu sliktumu nejūtam. Mēs sākam to just tad, kad jau ir gala fāze, tad, kad jau ir pangas stenozēta asinsvadu un nokludēta asinsvadu, un tad ir asinsrites traucējumi. Bet tas ir tas, ko es stāstīju par to, kad nokavēts vēlīnas process, un tu atnāc tad, kad jau tu vairs to pašu pamatprocesu izmainīt nevari. Šeit tie 25, 35 gadi mēs runājam par to, kad mēs iedarbojamies uz to procesu un novēršam tās vēlīnās izmaiņas. Ja? Mēs sākam iedarboties uz holesterīnu 33-5 gados, lai 50-55 gados mums nebūtu infarktu un insulti. Labi, un vēl par sirds asinsvadu sistēmas slimībām un to profilaks pabeidzot. Cik bieži asinsspiedienu mērīt, lai atkal nebūtu šī situācija, ka mēs aizjām tad, kad jau ir par vēlu? Es domāju, ka tas vienreiz gadā apmeklējums, ģimenes ārsta apmeklējums, ja tev nav nekādu sūdzību vispār nekā, tad viņā ietilpst arī šī spiedienu mērīšana. Ja? Speciāli nevajag no 30 gadiem iet uz mēnesi aptieku pirkt spiedienu mērītāju. Nē, es absolūti neesmu par to, kad mums ir jābūt tagad, var sakot, ļoti strikti jāveic tas, ka es no rītiem mēru spiedienu un es skatos, kāds no viņš tur ir un kā, jo spiediens jau pats par sevi ir ļoti mainīga vienība mums. Ja? Viņš mums ir tik ļoti mainīgs, kad varētu būt, ka viņš dienu no dienas, nevis varētu būt, bet viņš dienu no dienas atšķirās un atšķirās arī rīts, vakars, pusdienas, un arī šodien man ir pusdienās viens spiediens un rītdien viņš būs savādāks. Ja? Bet teiksim, periodiski izmērīt un piedomāt pie tā, kāds viņš man bija un kāds viņš man kļūst. Ja? Jo, ja es pagājuši gadu viņu izmērīju, un viņš bija 110 uz 60, bet tagad es mēru un skatos, man ir 125 uz 80, tad vēl pēc gada es mēru un skatos, vai viņš nekļūst 140 uz 85, vai nav tā tendence visu laiku paaugstināties. Ja? Izstāstīja cilvēkiem, kur ir šī robeža. Kas ir tas spiediens, ja es teiksim, aizēju ciemos, tur vecmāmiņai ir asinsspiediena aparāts, joka pēc izmēru, kurš būtu tas rādītājs, pie kura būtu jāsatrauc? Vispār jau tas spiediens ir ļoti, ļoti individuāla lieta, principā, jo ir cilvēki, kuriem normāls spiediens ir zems, tie ir tā saucamie hipotoniķi, ja, kuri dzīvo ar zemu spiedienu, kuriem, teiksim, viņš vislabāk jūtās pie spiediena 95 uz 60, un ir cilvēki, kuriem ir tendence uz to paaugstināto spiedienu, un viņi vislabāk jūtās pie spiediena 130 uz 80, un pie tāda 95 viņiem reibst galva un nav spēku, un viņiem ir tās pazemināta asinsspiediena klīnika. Bet tas, kas tīri medicīnā tiek uzskatīts par robežu hipertenziju, tas ir spiediens 139, virs 139 spiedienam ir jāpievērš ļoti uzmanība, jo šis spiediens jau var radīt jebkuram organismam šo te mērķa orgānu bojājumu.
tur atkal varbūt vajag individuāli pieiet, skatīties, vai 140 ir tas spiediens, kad jau jāsāk lietot medikamenti, jo tie, kas ir dzīvojuši ar spiedienu, tie paši, ko es jau minēju, 95 vai 100 vai 110 vai 105 vai pat 120, 140 var radīt mērķa orgānu bojājumu, bet tie, kas visu mūžu ir dzīvojuši ar 130, 140, droši vien, ka 140 vai 145 vēl neradīs to mērķa orgānu. Bet šī brīža tendence ir tāda, ka ja sasniedz 140, tad pievērš ļoti dinamisku veids šo dinamisko novērošanu, lai varētu izvērtēt mērķa orgānu bojājumu un uzsākt terapiju. Esmu lasījusi tādu skaudru statistiku, ka Latvijā varbūt samazinās kopējais smēķētāju skaits, bet nedaudz ir tendence palielināties tieši smēķējošo sieviešu skaitam. Kāda būtu tavs kā kardiologa, internista skatījums, ko sievietes veselībai nodara smēķēšana? Redz, kas paliec smēķējoša sieviete, mēs vienmēr runājam, kurā vecumā viņa sāk smēķēt. Un šeit man ir jāpiemina tavu specialitāti un grūtniecības laiks. Ja? Jo, ja sieviete ir smēķējusi pirms grūtniecības, un tad norit šī grūtniecība, tad bieži vien tā smēķēšana jau ir atstājusi iespēju uz organismu, kas var ietekmēt šo te grūtniecības norisi un arī augli pēc tam. Jo smēķēšana rada, manuprāt, divas lielākās problēmas, un tā ir angiopātija un neiropātija. Jā, tagad vienkārši šos divus terminus lūdzu. Smēķēšana, jeb nikotīna skābe, viņas tajā fizioloģiskajā momentā, viņa atstāja iespaidu uz impulsu pārvades sinapsēs nervu galos, un šie nervu gali parasti inervē asinsvadus, periferos asinsvadus. Ja? Tāpēc smēķējot mēs dabūnam divas lielas komplikācijas ārpus vispār tiešas iedarbības uz plaušām. Ja? Es domāju par to, ka kādu iespēju uz plaušām atstāja par hronisku obstruktīvu slimību un pēc tam sekojošu elpošanas mazspēju un risku uz onkoloģiskām saslimšanām. To jau tā kā visi zina, ja? Bet ārpus šīm divām lielām patoloģijām mēs saskaramies ar to, ka šie cilvēki, kas smēķē, viņam sāk parādīties asinsrites, perifērie asinsrites traucējumi, kas skar tieši rokas, kājas un pēc tam jau sekojoši kuņģa zarnu traktu, tas ir mezentērija. Ja? Un pavadoši primāri ir tie asinsrites traucējumi arī ar neiroloģiskiem defektiem, tie zūd jušanas un kustību un to, kas ir saistīts ar nervu inervāciju. Ja? Tad šie te nervu impulsu pārvades traucējumi ir tās polineiropātijas un perifērās asinsrites izmaiņas ir angiopātijas. Ja? Tad šīs divas patoloģijas ir vadošās, kas ir pie vēlīnām smēķēšanas komplikācijām ārpus elpošanas sistēmas. Ja? Un ja sieviete domā tā, es noklausīšu raidījumu, sākšu veselīgāku dzīvesveidu, pāriešu no cigaretēm uz kādu citu nikotīnu uzņemšanas veidu, būs labums kāds sirsniņai vai nebūs? Smēķēšanas atmešana vienmēr ir pozitīva, vienmēr. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir atkal tas, ka mēs pārtraucam šo procesu. Viņš neprogresēs. Ja jūs pārtraucat smēķēt, es stipri apšaubu, kad samazināsies šo te hroniskas obstruktīvas plaušu slimības stāvoklis. Droši vien, ka nē. Bet pāriet uz elektroniskajām cigaretēm, tas kaut ko mainīs uz labo pusi vai nemainīs? Manuprāt, ginekoloģijā saka, ka grūtniecības viedokļi tas ir pilnīgi vienalga. Vai tiek smēķēts parastās vai elektroniskās? Manuprāt, arī no kardioloģiskā viedokļa arī šīs elektroniskās cigaretes atstāja un rada tieši tāpēc. Es varbūt būs cilvēki, kas teiks, ka tas process ir lēnāks nekā, bet pateikt, ka viņas nerada šīs te komplikācijas, tā gluži nav, viņas rada. Un tas jau gan jau ir pierādīts. Es nestrīdēšos un neteikšu,
kad viņas varbūt ir mazāk, ka tas process ir lēnāks, varbūt vai ne tik ātri attīstās elpojot, bet jebkurā gadījumā, ja jūs lietojat nikotīnu skābi, jūs lietojat un viņa bloķē šīs sinapses, viss šis process iet uz priekšu. Protams, ka ja jūs pārējat uz šīm elektroniskajām, tas process varbūt tik ātri neattīstās. Es arī vienmēr, man atnāk, piemēram, cilvēki, kas saka, doktor, bet es jau 40 gadus smēķēju, es nemaz nevaru vairs to izdarīt, ka es vispār atmetu, ja. Tur varbūt arī šīs te bronhu spasticitātes un vispārējais, bet tad es vienmēr saku, mēģiniet vismaz stipri mazāk, jo tad jums būs mazāk tās nikotīna skābes koncentrācija asinīs, un tad šīs te procesi būs mazāk progresējoši, ja. Tas, ko es teiktu, ideālā variantā mēs vairs nesmēķējam. Ja? Un tad ir jautājums, kā jūs to varat realizēt. Ir jau ļoti daudz programmas šobrīd un veidi, kā to varētu īstenot. Jūs, kardiologi, internisti, arī varat tam palīdzēt? Smēķēšanas atmešanā? Domāju, ka nē. Es domāju, ka smēķēšana tā ir atkarība. Tā ir atkarība, un šeit ir jācīnās ar šo smēķēšanu kā ar atkarību. Tātad dodamies pie atkarību ārstēšanas speciālista. Vēl bez smēķēšanas sirds slimību riska faktors neapšaubām liekais svars. Ginekoloģijā mēs runājam par to, ka liekais svars izraisa vairākus, atvainojos, nevis izraisa, bet ir riska faktors vairākiem ginekoloģiskiem audzējiem, piemēram, krūts vēzim, piemēram, endometrija vēzim, un tad ir, es vismaz pacientiem skaidroju, ka liekais svars tas nav tikai tāda masa, kuru mēs nesājam ikdienā līdzi, bet tas ir endokrīna aktīvs orgāns. Tad šis liekais svars, taukaudi, ir hormonus ražojoša substance, kur izdala arī iekaisumu citokīnus, tādus kā interleikīns 6, kas tātad veicina hronisku iekaisumu ķermenī un līdz ar to arī audzēju attīstību. Un, diemžēl pēc statistikas datiem Latvija tieši sievietes ir top 5 kā tur kuru gadu, bet Eiropā mēs stabili esam virsotnē tieši ar sieviešu aptaukošanos. Lūdzu, komentē tu kā kardiologs, kā liekais svars ietekmē sirds veselību, cik svarīgi un kādi būtu tie mērķi, kas būtu jāsasniedz? No kardioloģijas viedokļa tas pavisam vienkārši viss ir. Redz, uz katriem 10 kilogramiem plus mīnus ir vajadzīgs 1 litrs asiņu. Un ir tas saucamais minūtes tilpums, tas ir tas cirkulējošais asiņu daudzums, kas minūtes laikā sirdī ir, tā tautas valodā jāsaka, jāpārpumpē. Ja? Un šeit tas sirds darbs ir pabarot tos audus katru minūti, jo bez skābekļa jau tie audi arī taukaudi nevar funkcionēt, ja nevar dzīve palikt. Un šeit ir, ja tu svērs 70 kg, tad tas cirkulatorais apjoms, kas tev ir 7, varbūt aktīvi no tiem ir 5 litri, 4 litri, bet ja tu svērs 140 kg, tad tev ir šī asins daudzums organismā ir 14 litri, un no tiem, teiksim, aktīvā cirkulācijā ir 10 litri. Tad vai tavas sirds pumpē katru minūti 7 litrus, vai viņai ir jāpārpumpē 10 litri, tad neizbēgami liekais svars noved pie sirds pārslodzēm, un sirds pārslodzes vienmēr beidzās ar sirds mazspējām. Ja? Jo mēs atkal runājam par to, kur tad ir tas slieksnis, cik tad tālu var vēl kompensēt pārslodzes līmeņus. Tāpēc kardioloģijā jebkurš liekais svars pakāpeniski pacienti ved uz sirds mazspējas pusi. Un pēdējais jautājums, kur uzdodam visiem studijas viesiem, vai tev arī kā medicīnas profesionālim ir kāda lieta savai veselībai, kuru tev varbūt vajadzēja sākt darīt jau sen, bet tu esi uzsākusi tagad, vai vismaz briesti uzsākt? Es teikšu tā. Es gribētu, varbūt vajadzēja man agrāk pievērst uzmanību tādai lietai, kā sabalansētam uzturam, vairāk sabalansētam uzturam, jo man jāsaka, ka es tieši tāpatās, man ir bijuši dzīvē periodi, kur man ir bijis zems feritīns un zems hemoglobīns. Man ir diezgan bieži bijis, ka man ir zems D vitamīns. Patreiz es manu, ka man arī, teiksim, vitamīnos un mikroelementos nav tās tie labākie rādītāji, kādas es gribētu redzēt. Ja? Un analizējot
kāpēc tas tā ir. Es saprotu, ka man nav tas uzturs, teiksim, pateicīgāks un vispareizākais. Un, es vienmēr saviem arī pacientiem saku, ka mans tas uzturs ir, ka es vakarā atnāku, atveru leduskapu, skatos, kas tur ir, un tad es sāku veidot savu ēdienkarti. Ja? Bet, šobrīd es piestrādāju pie tā, ka es mēģinu veidot šo uzturu daudz pareizāk un daudz vairāk man piemērot. Ja? Un tas ir tas, par ko es domāju, par ko mums vajadzēja domāt mūsu ģimenē daudz stipri agrāk. Bet nekad nav par vēlu sākt. Protams. Paldies par sarunu ārstei internistei Ingai Orleānai, un lai jums visiem ļoti, ļoti laba veselība, un atcerieties, ka, lai to sasniegtu, vajag nedaudz ieguldīt pašam arī savus enerģijas resursus. Tā kā paldies par uzmanību!